sagatavots iemetienam laukuma centrā un cīņa arī ir sākusies. Latvijas izlases pirmais virknējums arī ir uz ledus. Pret Norvēģi ir Edvards, bet te bīstam piespēlā priekšā vēl viens metiens Vītols pazādīja, kur ir Rīpa, tā ir vārdu priekšā. Izdodās arī tagad Vītolam vārds nosargāt neieņemts. Kādā veidā būtu Rīpa nonāks ar slūk, mēs varēsim redzēt vēl labāk. Te pie kājas ar viens mēģinājums. Vītola kāja ne uz brīdi nav. Ieslīdējis iekšā vārtos. Jā, labāk kā jā, bet te mēs redzam tiesneši ar pieņem pareizu lēmumu. Lielisks spēles temps. Viens puses otru, bet te kļūdās Vītols un ielido Rīpa viņa sargātajos vārtos. 5 minūtes un 11 sekundes. Vēl ir jāspēlē pirmajā periodā. Slovākijas valsts vienība izvirzās vadībā. Šimons Petrašs. Bratislavā dzimušais hokejists. Ievada Ripu uzbrukuma zonā. Izskatās, ka nemainīja Ripu trajektoriju. Teicami nospēlē viņš aiz vārtiem, izcīnot Ripu. Tagad var doties pārlaukumā arī solo reidu. Rubins var izpildīt un mēties vārtiem. Mētiens garā vārtiem. Pazaudē ar vārds Turškurvāniks. 3 aizsargu pāriem. Un 13 Latvija, bet te plaus mēties Kurvāniks atkal. Hawks. Un teicam, vārdu priekšā Mati! Tur vēl ar apgriezienu un ērtās. 1-1 Latvija. Izlīdzina rezultātu Oskars Batņā. Ir vārta autors. Komandas kapteiņa asistents. Pēc savu komandas biedru klubā. Pretinieks izlasē. Oskars vēl ar pagriezienu. Pietiekam daudz vietas, pietiekam daudz laika. Batņam, bet te liels piespēl un pārvietojas vārtos. Teicam Ēriks Vītols. Vēlreiz atgūst Rīpa Latvija pēc savas ilās. Teicam piespēl, tagad vienatē! Un atsīt Rīpa Škorvāniks. Un tajā brīdī esot zvanīts viņam, bet skaidrs atrodoties laukumā ģērbklēt telefonu nepacās. Te Vītols droši nospēlē vēl viens mēties un neticam, bet Rīpa nav vārtos. Epizode, lūk, viens moments. Otrs un trešais. Komuns. Vēlreiz pa kreisi. Dzierkals, mēto mēties vārtī, bet vārti netiek skaitīti. Tiesnes rāda uz abām pusēm, šķiet jau, ka Rīpa ir ielidojas vārtos. Vēl metiens augsta Rīpa bija, jā, un pēc tam Batņi iemet Rīpa vārtos. Tiesnes rāda abas rokas malā. Iekšpusē pa iekšējā konstrukciju šo ieloku. Skatāmies te. Nē, tomēr pa pārlikni. No tā skatu punktu izskatījās, ka ir, bet tiešām, jā, tad... Jā, nav vārtguma nav. Daudz spēku spēles, daudz bloķēto metienu. Tagad no distances, nav metienu. Otrs puses plauks metiens, Vītols atcīt, paliek viņš uz ledus, un tomēr atkārtotais metiens ir precīzs. Jakubs Minārīks, 2-1 Slovākija. 24 gadus vecais Slovākijas hokejists no Bratislavas, Slovākija. Skatāmies vēlreiz, kāds notika aizsargām. Brīvs meties vārtu priekšā. Viens pats tur arī atradās. Jā! Tā stresa situācija, nedomāju, kā apzināti meta, tā izkrit ārā, mēs redzējām šo kritienu. Un aiziet. Izšķirošais spēles moments iespējams. Atsīt! Ēriks Vītols! Tvērēcim pusē izdarīt metienu. Virs plēca. Vītols lāk, uzņem tempu. Sagaidot uzbrucēju un priekštrajektorijas maiņa. Rubins uz vidu.
Te ir iespējamais pārējuši Kormaneks atsīt, un tas arī ir viss. Spēle ir galā.